Man nešķiet, ka vispār var būt tāda lieta kā kļūdas, jo vai nu tu kaut ko iemācies, vai nu tu uzvari. Šis ir podkāsts Drosme kļūdīties, kur dažādi cilvēki nāk un dalās savos drosmes stāstos. Es esmu Dārta Menziņa, un kopā ar tevi es iedvesmošos klausoties šajos stāstos. Un mēs arī šajā podkāstā negribam slēpt savas kļūdas, un mēs gribam vairot cilvēcīgo kopā. Sveiciens visiem skatītājiem un klausītājiem! Pie mums šodien ir ieradusies Patricija Anna Vavilova, kura ir digitālā satura autora, kura strādā pie sava zīmola, ir arī pasniedzēja RSU un sirdī vispār vēl dejošanas mīl un noteikti vēl 15 citas lietas, kas tevi raksturo. Paldies, ka tu šeit esi ieradusies, mums tas ļoti daudz nozīmē. Un jā, vai ir kaut kas, ko gribi pieminēt šajā intro, ko es neesmu nosaukusi? Noteikti lielu paldies par uzaicinājumu. Tiešām man arī daudz nozīmē kaut kādu laiku. Tagad man vienmēr sakrīt tādi uzaicinājumi uz sarunām un podkāstiem, ka ir tādi svarīgi dzīves posmi, varbūt mainās vai pāriet kādu jaunu sezonu. Un atkal šis ir tas brīdis, tāpēc es ļoti priecājos šeit būt. Paldies tev liels! Bet tad, jā. Vispirms mēs varam atzīt to, ka mēs esam pazīstamas un mēs esam iepazinušās ārlietu ministrijā. Esam tā teikt dalījuši vienu kabinetu. Burtiski, jā. Un par šo runājot, man liekas, ja ir kāds, kas pirmo reizi par tevi dzird, viņam varētu likties dīvaini, kas tevi iepazīstināja kā digitālā satura autori un ka mēs esam tur iepazinušās, tad varbūt kādam, kas nezina par tevi tik daudz, vai tu vari izstāstīt vispār savu ceļu, kā tu esi nonākusi līdz šim punktam, jo tev ir tik daudz tās šķautnes, un man liekas, ka vajag sākt ar to, ka mēs pieskaramies, kā šis viss vienkārši izveidojās. Jā, lūk, īstenībā atsaucoties pat mazlietiņu uz podkāstu nosaukumu, man agrāk likās, ka tas viss mans ceļš, kurš ir īstenībā, lēkājas no nozares nozarē, ka tā ir kļūda, jo es nevaru sevi atrast. Ka es esmu gājusi turpu, šurpu un neesmu palikusi varbūt uzticīga vienai sfērai visu savu dzīvi. Un tikai pirms pāris gadiem es tā atskārtu, ka pirmām kārtām es nevarētu citādāk. Es vienkārši esmu tāds cilvēks un es neticu, ka tā ir kļūda. Un negribētu uz tā domāt, jo es esmu tāda daudzšķautņaina un man ir vienmēr vajadzējis savā ikdienā ielikt daudzas dažādas perspektīvas, lai es vienkārši smeltos iedvesmu no dzīves un gribētu priecāties un darīt lietas. Bet, iesākumam es atceros, ka pašā sākumā, attiecīgi, es dejoju sporta dejas, vairāk nekā 10 gadus. Tur arī gāja kā pa kalniem, bet tas ir cits stāsts, jo tur ir visas lielās partneru problēmas un ļoti grūti ir izsisties līdz tai profesionālajai sacensību grīdai un tur tapināt karjeru. Es absolūti abrīnoju visus dejotājus, kuriem tas ir izdevies, jo ir tik daudz faktoru, kurus mēs nevaram ietekmēt šajā pasaulē. Pagaid, pirms tu turpini. Partneru problēma nozīmē, ka nevar atrast labu partneri, vai ko deju pasaulē nozīmē partneru problēmas? Partneru problēmas nozīmē, principā to pašu. Vienīgais ir tā, ka bieži vien, piemēram, Latvijā ir ārkārtīgi daudz talantīgas tieši meitenes, arī puiši, bet ir grūti aizpildīt visu šīs talantīgo meiteņu nepieciešamību pēc talantīgiem dejotājiem un strādīgiem un arī normāliem, tāpēc, ka tev ar viņiem jāpavada treniņu procesā teju katru dienu vismaz 3 stundas. Un tas ir tā kā profesionālais sports, tas ir tā kā tavs pārinieks, ar kuru tev ir tiešām gan jāizskatās labi, kas nav mazsvarīgi. Gan arī jums ir jāsadejojās, gan arī jums ir jābūt tai darba ētikai un stilam vienotam. Un bieži vien Latvijas meitenēm tiek piespēlēti puiši no citām valstīm, un attiecīgi tad ir arī man ir bijuši partneri no citām valstīm, kas ir arī
nebeigušies labi stāsti. Nu, tā, ka jūs sākat dejot un it kā viss ir kārtībā, un tad puisis aizbrauc it kā savākt savas mantas un viss atkal. Lielākoties, starp citu, visu nodrošina meitenes vecāki, tāpēc, ka jā, tāpēc, ka, tas ir bišķiņ otrādāk, jo, tie puiši ir deficītā. Un tad, attiecīgi, tā ir tāda luksus prece, ko mēs meiteņu ģimenēm ir jāsakož zobi un jāmēģina kaut kā nodrošināt savam bērnam, bet vienā brīdī, tad, kad ir viena neveiksme, otra neveiksme, trešā neveiksmīgā reize, tad es kaut kā sapratu, ka varbūt man iekšā ir vēl kaut kas, ko es varētu parādīt pasaulē, bišķīt paliek žēl, jo tas ir ārkārtīgi dārgs sports, tiešām ārkārtīgi dārgs un ļoti, ļoti daudz prasa līdz brīdim, kad tu kaut ko no tā var sākt gūt arī atpakaļ. Lūk, un tad es aizgāju prom no dejām. Vēl joprojām turpinu dejot, man liekas, es dejoju pa māju, dejoju jebkurā brīvā brīdī, dejoju uz treadmill katru rītu. Okay. Tas man ir tāds, man sirdslieta pareizi raksturoja. Tomēr es atceros, kā man tā enerģija tā kā nāca līdzi, un es gribēju līdzdarboties dažādos projektos uzreiz arī, kā es beidzu, it kā iet uz treniņiem katru dienu arī, tiešām tās ir 3-4 stundas, ko tu tur pavadi, un man tā enerģija bija kaut kur jāpārvirza. Un es atceros, atvērās šī pieteikšanās uz jauniešu saimu, un man kā no deju pasaules, it kā saistītam gan ar to sportu, kas tev prasa to lielo sacensību garu, gan arī tomēr skatuvi, kas ir tāda mākslinieciska un kas tev prasa tādu reprezentāblu funkciju. Man prasījās tā skatuve laikam tajā brīdī, attiecīgi man ir 16 gadi šobrīd. Jā, labi. Un es gribēju bildīt no Saeimas tribīnes. Es to esmu minējusi arī pirmīt, bet tas bija principā vienīgais iemesls. Motivators. Man vienkārši gribējās paspīdēt Facebookā visiem vecāku draugiem, visiem iespējamajiem klases biedriem. Jā, tajā vecumā, man liekas, mēs vienmēr zinājām, kam mēs liekam to bildi. Lai kam tas būtu, mēs zinājām, šo es lieku, un tu gaidi, ka tas cilvēks to redzēs. Jā, precīzi. Lūk, tur bija vairāk cilvēku droši vien salasīt kopā, kuru acīs es gribēju pateikt, ka es neesmu neveiksminieci, ka es varu arī sevi pilnveidot arī citur, ja man nesanāca iepriekšējais. Un es atceros, ka es tiku tajā jauniešu saimā pirmo gadu vienkārši kā deputāte, ne kā prezidija locekli, jo prezidija loceklis ir attiecīgi top 3 vai 4 vietas, kas tur vēlēšanās tiek ievēlētas, digitālas vēlēšanas. Es nezinu, kā tas tagad notiek, bet tajā laikā tas tā bija. Un es atceros, es izēju augšā uz tās tribīnes, un es jau tā kā ar acu skaktiņu nočekoju, ka tā bilde ir. Un es saprotu, ka man arī ir jārunā. Un man tagad klausās 100 acu pāru, un 100 ausu pāru, un skatās uz mani 100 acu pāru, un ko man tagad teikt. Un es saprotu īstenībā, ko nozīmē tā kā influencēšana vai ietekmēšana, vai to ar savu balsi, to ar savu vārdu. Tagad tevi klausās, un tev ir tā vieta. Un es biju absolūti nosvīdusi, apstulbusi, nezināju, kur likties. Un tad kaut ko no sevis izspiedu trīcošā balstiņā. Protams, pēc tam spīdēju visos sociālos tīklos ar savu bildi no tribīnes, it kā būtu pateikusi kaut ko ārkārtīgi svarīgu. Mainīs Eiropas nākumu. Jā, bet īstenībā es saņēmos un es atceros, ka par manu to domu nobalsoju un iekļāvu viņu beigās deklarācijā, un tas nemaz nebija tā kā tik viegli, jo visi viņu atbalstīja, un viss bija tā, kā es teicu no tās tribīnes. Tā kā arī kaut ko es sakarīgi tur pateicu, kas tas bija, es neatceros, bet jebkurā gadījumā tas manī pamodināja to sacensību garu. Es sapratu, nākamajā gadā es gribu būt prezidijā. Un man ir vienalga, ko tas prasīs, cik man būs jāreklamējās un ko un kā. Un īstenībā tas bija tāds pirmais, varbūt, pušs arī man sociālajos tīklos, jo es tur ņēmos uz visām 4. Visa mana skola bija izlīmēta ar manu seju. Tā kā ar priekšvēlēšanu kampaņa noritēja absolūti
visaugstākajā līmenī. Okay. Es tiku pie atļaujas no saviem skolotājiem neiet uz stundām, bet iet uz citu bērnu stundām. Es burtiski gāju iekšā tajos klases telpās un kabinetos un teicu, tagad velkam visus savus telefonus ārā un balsojam par mani vēlēšanās. Tev nebija tā sajūta, ka man negrib šo darīt? Nē, jo savādāk es nedabūtu to, ko es gribu. Okay, ļoti labi. Viss, man negribējās. Es nejūtos, protams, tas nav nekas baigi komfortabls iet un kādam tā kā no sākuma. Es zinu, ka tu neticēsi, bet es īstenībā esmu pēc dabas un no bērnības, ja mēs skatāmies, esmu ārkārtīgi kautrīga. Man ir bail pilnībā no visa. Man ir tiešām bail pilnībā no visa. Tu to tik labi slēpt. Tev vajadzētu iedot kursikus par šo tēmu. Tas ir droši vien pieskarsimies vēlāk, bet tas ir absolūti practice makes it perfect gadījums, jo es nevarētu pirms pāris gadiem šeit sēdēt un neraustīt balsi, jo man būtu bail ļoti. Un man tajā laikā arī bija ļoti bail, un es gāju un runāju vienkārši tāpēc, ka es dikti gribēju. Un man gribējās, un man bija tas sacensības gars iekšā. Man gribējās parādīt, ka es varu arī būt labākajā. Tev tajā laikā bija kāds mentors? Vai tu pati kaut kā sevi izmentorēji tam cauri? Ir jābūt vismaz vienam cilvēkam, kas tev tic vai palīdz ar to? Man ir ārkārtīgi paveicies ar maniem vecākiem. Viņi vienmēr man ir ļoti, ļoti atbalstījuši, un arī tolaik man tiešām tētis ļoti palīdzēja un virzīja to kampaņu, kā man var būt labāk tur to iesākt un šo, un iziet laivā un Instagramā un ko, bet viņš vienā brīdī man neteica, piesakies jauniešu saimnu, vai dari šito, vai brauc uz Eiropas jauniešu parlamentu, vai dari kaut kādas tādas lietas, ko es pati viņas izraku, pati izdomāju, ka jā, tas ir tas, ko es gribu, tas ir tas, kā es to panākšu, un varbūt tev ir kaut kas, ko ieteikt. Un tad viņš vienmēr man ieteica, un, protams, man vienmēr atbalstīja, bet nekad es neesmu no saviem vecākiem dzirdējusi, ka tā kā nē, šo ceļu vai skeptiski skatoties uz to. Jo arī šobrīd, tā kā, jā, es esmu vairāk bijusi pēdējā gada laikā, īpaši tajā influenceru un sociālo tīklu satura veidotāju lauciņā, bet arī mani vecāki, lai arī pirms tam varbūt mazliet skeptiski uz to skatījās, viņi zina, ka arī daudzas iespējas visādās citās sfērās man dāvā tieši tā platforma, kurā es esmu un par ko es esmu tik ļoti kaislīga, jo man tiešām patīk veidot saturu, man patīk skaisti atspoguļot lietas. Tas ir kaut kas tāds, kurā es varu pazust absolūti uz vairākām stundām un netvert laukumu. Un tā ir tāda mana radošā izbēgšana no ikdienas. Bet jā, jauniešu saima. Nu, lūk, tad ar lielu dažādiem notikumiem arī pa vidu un pēdējā brīdī tur pieteicās daudz populārāk cilvēki nekā es. Un es domāju, ka es nedabūšu to vietu. Bet beigās es tiku pie tās vietas prezidijā un man ievēlēja, un es dabūju pat pirmo vietu. Tas bija ārkārtīgi liels tāds man pašai sasniegums un tāds pašapliecinājums, ka jā, es gāju tur cauri visādām lietām, kas man nepatika un ko es negribēju darīt, bet dažreiz vajag, ja tu gribi sasniegt to, ko tu esi nospraudis. Un tā tiešām izrādījās tāda platforma, kas man dāvināja šī jauniešu saima tādu iespēju vēl pēc tam turpināt trenēt sevi, iet tur uz kādām ziņām, uz radio raidījumiem, kas saka, tas pilnīgi pretdabīgi. Man likās tā kā iet runāt no tās savas čauliņas, kāpt ārā un saskarties arī bieži vien ar tādu negatīvu tomēr viedokli no ārpasaules, no kādiem komentāriem, ko tu pēc tam lasi zem saviem citātiem, kas ir izrauti dažreiz no konteksta, un tu varbūt arī stresā tiešām esi pateicis tā, kā tu nedomāji, vienkārši tu saskaries jau ātri ar to, un tas bija kādos mirkļos sāpīgi, kādos mirkļos atkal ļoti pacelājoši. Tas tā ir vēl joprojām, bet tas sāka mani būvēt tādu noturīgu pret to sabiedrības viedokli. Tas bija pats sākums. Jā. Un jā,
principā pēc tam es strādāju. Es īstenībā arī šobrīd, kad es satieku kādu ārzemēs vai iepazīstinu ar sevi, es vienmēr saku, ka esmu tā kā influencer with a background. Un tad es pastāstu, jo es arī sāku paralēli tam. Es nezinu, kur es to enerģiju 16 gadu vecumā, bet tas, kas notika ar mani 16 gadu vecumā, tur bija tik daudz dažādu notikumu. Bet es sāku strādāt arī pilnā laikā no sākuma kā praktikants advokātu birojā. Un tā bija arī viena no vislabākajām pieredzēm un absolūti labākais birojs. Un viss, kur es strādāju, man kolēģi vienkārši fantastisks, no viņiem tik daudz mācījos. Un jā, no sākuma tev ļauj tur sašķidrēt papīrus, tur uztaisīt kafiju vai vēl kaut ko tam līdzīgu, bet tu tik daudz ko ieraugi jau ar tām savām 16 gadnieku acīm, kā vispār strādā advokātu birojs, kas pa mehānismu tur ir iebūvēts. Kas ko dara, kā klienti nāk, kas ir administrators, kas ir palīgs, kas ir tas. Un tad, kad es strādāju, attiecīgi 3 vasaras, katru dienu no 9 līdz 6, līdz 6 man bija darbiņš, līdz pat 12. klases beigšanai. Un šīs 3 vasaras, un pēc tam arī sāku uzreiz, kā sāku studēt bakalauru, arī sāku strādāt pilna laika darbu, arī visu atlikušo gadu. Un tad es nostrādāju 2 gadus pilna laika advokātu birojā, un arī tādā attiecīgi pēc tam bija jurista palīgs, tad, kad jau mācījos ar attiecīgo izglītību. Finišēju savu jurisprudences bakalaura grādu Latvijas Universitātē. Un tad sākās Ukrainā karš. Un es jūtu sevī kaut kādu vilkmi palīdzēt, un varbūt man pat nebija tik daudz, varbūt tā, cik es gribētu varbūt noziedot finansiāli, jo es sapratu, ka tas ir jādara un man ir jāpalīdz kaut kā. Es sapratu, ka vienīgais, ko es varu dot šobrīd, ir tās zināšanas, kas arī ir, nekas baigi daudz, bet, viņas kaut kas... Tava vecuma, tajā momentā, man liekas, tas ir ļoti daudz. Kas ir, tas ir, un to es arī gribēju dot. Un es sāku meklēt kaut kādus veidus, kā to darīt, un pieteicos darbiņam ārlietu ministrijā. Lai gan es ārkārtīgi gribēju tikt pie juristiem, es no sākuma nebija tādas vakances. Pie jums nevarēja tikt. Mēs tādi hard to get. Jā. Spēlējām pret tevi. Tāpēc bet, zini kā, priekš manis kāds saprat, nav tāds pārāk grūts uzdevums, tad es sapratu, labi. Tas tieši tev patīk tāds, Jā. Bet tajā laikā īstenībā man nebija tā, ka es gāju ar kaut kādu nospraustu mērķi pēc tam pārrotēt uz citurieni. Man bija tiešām tas, kas ieraudzīja šo vietu komunikācijās, un man tiešām reāli iebredzējās acis. Man likās, ka tas ir kaut kas tāds, kas apvieno to manu it kā radošo pusi un mazlietiņ arī tomēr to, ka es varu iedot šai situācijai, un tomēr mums ir šī krīzes komunikācija, ka mums ir tik daudz jārunā ar sabiedrību un tik daudz, kas jauns, un tomēr no publiskā sektora puses tas ir atkal citādāk, un es tik daudz ko varēšu iemācīties, es pieteicos un tiku ārkārtīgi fantastiskā komandā pie ļoti talantīgiem cilvēkiem tolaik, un šo te sāku mācīties no tādas citas puses pieiet šim visam, un es atceros, ka tad man bija jānoliek mazliet malā un jāpārdomā viss tas, kā es darbojos sociālajos tīklos, jo tomēr šī publiskā sektora puse un diplomātiskais sektors prasa mazliet tādu diskrētumu, un attiecīgi, ja tu pat šēro savu dzīvi, tad tu to dari ar kaut kādu nobīdi. Es biju pārbijusies. Es domāju, gan, man liekas, es pat biju pārbijusies, un man nebija sociālā tīkla. Es nezināju vispār, vai man turpināt, vai man dzēsties ārā. Es izdzēsu kaut kādu pusi no sava satura īstenībā, tad, kad es sāku strādāt. Bet tā nebija sevis laušana nedaudz, vai tas likās tā? Visu laiku sevi laužu.
Es caur kaut kādu sevis laušanu, man liekas, arī tā, nezinu. Man šķiet, ka tam tā ir jābūt. Okay, labi. Tam tā ir jābūt, ir īpaši kaut kādos dzīves pirmajos karjeras gados. Tev ir jālauž sevi un jāmēģina un jāskatās, jo, tāda ir dzīve, ka visu laiku nāksies darīt kaut kādas lietas, kas varbūt ko negribās darīt, bet, ja tu gribi sasniegt to, ko tu gribi sasniegt, ir kaut kas jāupurē. Lūk, un es sapratu, tad atkal liku svaru kausos, kas man ir svarīgāk, vai es gribu šobrīd attīstīties šajā sektorā un šo te ierakstu savā CV un šo te pieredzi savā pūra lādē likt iekšā, vai arī turpināt varbūt visu tādā drošākā ceļā un darīt visu kā līdz šim. Un es sapratu, ka kad tad, ja ne tagad, es ļoti gribu pamēģināt, es gribu zināt, kā ir ministrijā tā dzīve, kā ir publiskajā sektorā un kāda ir tā diplomātija, vismaz kaut vai mazlietiņu viņu paostīt un pasmaržot, kāds tas gaiss ir un kāda šī karjera ir. Un jā, lūk, tad es izdzēsu daudz ko ārā, paliku netik ļoti aktīva. Es atceros, kā es gāju pie drošības cilvēkiem mūsu ministrijā un rādīju savu Instagram profilu un teicu, vai viss ir ok. Es teicu, viss ļoti skaisti. Es iztēlojos tos cilvēkus. Visi skatoties tāds. Es pilnībā nopietnībā gāju un rādīju vienkārši visas tās bildes un teicu, ja ir kāds posts, kas jums nepatīk, es viņu dzēsīšu ārā tūlīt pat. Un tā kā nevis arhivēšu, bet vienkārši izdzēsīšu. Un neviens man neko tādu īsti nepateica. Protams, vēlreiz pārunājām visas drošības lietas, kā un ko drīkst šērot, dalīties, ko nedrīkst. Un arī pēc tam, ja bija gadījumā kaut kas saistīts ar darbu, es vienmēr to saskaņoju, man liekas, vismaz 2 līmeņos, ko es publicēju. Bet, protams, tas bija mazliet apgrūtinoši, bet tajā pašā laikā es vispār neko nemainītu pret to pieredzi, ko es guvu ministrijā. Man tik ļoti, ļoti patika. Un tajā pašā laikā arī tad, kad es gāju projām, man bija tas rūgtums ļoti liels. Man bija arī liels bailes. Bet es vienkārši saprotu, ka šobrīd man ir jāpiepilda pāris sapnīši, pirms es varu atgriezties. Jo man politika un diplomātija un tas viss ir ārkārtīgi tuvs. Ir plāns atgriezties, vai ne? Jā, jā, es nevaru solīt un teikt, kad. Es domāju, ka es to jutīšu, tad, kad man būs piepildīti pāris sapņi, ko es varbūt nevarētu darīt. Pilnīgi noteikti nevarētu darīt paralēli. Bet, man liekas, mūsdienu pasaule dāvā tās iespējas tik daudz, ka tev ir iespējams izdzīvot pat vairākas dzīves šobrīd vienā. Un man ir iespēja tagad dibināt savu zīmolu, man ir iespēja darīt lietas, ko es iespējams nevarētu tik brīvi darīt, ja es būtu piesieta kādam darbiņam, kas būtu tomēr arī atbildība un kādas saistības pret darba devēju. Un ja es varu šobrīd mesties iekšā nezināmajā un īstenot kaut kādas lietas, tad es to darīšu tagad. Un tad, kad tas būs paveikts, tad es droši vien atgriezīšos pie šī te atkal, tāpēc, ka man ir ļoti, ļoti svarīgi šī te kaut kāds darbs sabiedrības labā un kaut kā censties iedvesmot to. Es cenšos arī tagad kaut kā nodot ar saviem sociālajiem tīkliem, bet arī tādā nopietnākā režīmā, bet vienkārši negribās būt kādam piesietai šobrīd. Tāpēc, jā, tad, kad es varēšu nebūt piesieta nevienam politikā, tad es domāju kaut kā enterot to spēles laukumu. Vienkārši šobrīd es domāju, ka vēl nē, bet 3. Bet tad, kad tev gribēsies iet iekšā politikā, mēs jau zinām, ka kampaņu tu māki taisīt, tā kā, lai visi saturās, kur grib ar tevi konkurēt. Kampaņa taps droši vien tāda spilgta, bet jā, es saku, es vēl nezinu, kā man... Es nezinu, kāpēc man visi ģimenē arī tā kā joko, ka, par prezidentu jau var no 40. Jā, laiks vēl ir tieši tā. Jā, līdz 40 tu piepildi savus visus sapņus. Bet tad, jā, tu aizgāji no ārlietu ministrijas un tad pilnībā nodevies satura veidošanai. Tas ir tas ceļš, bet vai nav interesanti tas kontrasts starp tādu ļoti rāmī, vai ne,
vidi aiziet uz tādu, kur tu veido to rāmi? Jā, ir pavisam noteikti, bet jāsaka, ka īstenībā, kā es minēju, man tas saturs un tā satura veidošana vienmēr bija tuvu, un es to darīju tāpat pa naktīm, pusdienu pārtraukumos. Tu droši zini un atceries, ka es skraidīju pa kaut kādām fotosesijām, mēģināju iespiest lietas, ko nevar iespiest fiziski pusstundā, bet es viņas kaut kā mēģināju. Un, man tas vienmēr ir sagādājis tādu kaut piepildījumu ārkārtīgi lielu manā dzīvē un bijis ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc es to darīju tāpatās. Un tad no tā momenta, kad es to sāku darīt tā kā full-timā, tad man šķiet, ka es strādāju vairāk nekā pirmīt. Tad, kad man bija darbs, tāds pie darba devēja darbs vai kā mums ar rīkojumu. Bet, tad bija tā, ka es tiešām sāku, kā es atvēru acis, es vienkārši ņēmu telefonu un sāku. Jo tad, kad tu esi kaislīgs par to kaut kādu lietiņu, ko tu dari, tu pat nevar apstāties un no sākuma sevi kaut kādos rāmjos ielikt. Un pašam ir jāapstāda. Jā, un es atceros, kā es sāku no rīta editot, tā es varēju līdz vēlam vakaram un tur čubināties un ņemties un vispār nepakustēties. Un tad arī nācās mācīties, tāpēc, ka es nebiju laimīga, ja es vienkārši visu dienu nosēdēju dīvānā un nebiju vispār izkustējusies un pavērusies apkārt, kur mēs vispār atrodamies un nevienu satikusi, nevienam atbildējusi un pati tu tā kā ierauji sevi kaut kādā tādā lielā virpulī, kuram tu aizraujies līdzi un tu vairs neķeri kaut kādā brīdī vairs tādu kaifu, jo tas pirmīt bija man tāds ekskluzīvs kaifs. Tad, kad man ir brīvais brīdis, tad es to visu daru, un tas ir tāds kaut kāds mans saldais ēdiens darbiņam. Tad tas pārtapa par tādu tā kā ikdienu. Un tad, nācās sevi arī likt tādos rāmjos un atkal strukturēt, un tajā pašā brīdī es sapratu, ka man nepietiek vienkārši ar to, ka es esmu tikai satura veidotājs, man vajag kaut ko būvēt. Protams, Patricija jau nevarēs pie tā apstāties. Un tad es sapratu, ka es esmu sen izsapņojis, tas viens no šiem sapņiem ir zīmols un vairāki zīmoli. Un ir tāda biznesa ideja, un šitāda biznesa ideja, un vēl to, un to, un to. Un tad tev jāliek pašam, tas ir kaut kādā struktūrā, jo neviens tevā vietā nesaliks to, ka tev darbiņš sākās 9 un beidzās 5, un kurā brīdī tu pievērsies kuram flangam no visa šī. Un tad arī to nācās iemācīties, sastrukturizēt. Ka tomēr tas ir tas darbs, tas ir tas laiks, ko mēs veltam sporta zālē un kustībai, kas man arī ir ārkārtīgi svarīgi jau bērna kājas. Man ir kārtīgi jāizkustina savs ķermenis, pirms es varu kaut ko citu darīt. Tālāk ir atkal tāda sadaļa, tad mēs strādājam pie tā, tad ir tikšanās. Un tad, kad tu to pats visu sastrukturizē, tad paliek vieglāk, tad paliek labāk. Bet Radio 5 intervijā, vai kā to sauc, 55 jautājumos, tu minēji, ka grūtākā, vai man liekas, ka tu teici, kā grūtāko daļu influenceru darbam ir, ar ko tu esi saskārusies, ir sieviešu skaudība, un es gribēju jautāt, es pilnībā varu iztēloties, ka tā ir, un es gribēju jautāt, kā tu to piedzīvo, un varbūt kā tu to iemācies ignorēt. Es droši vien šajā brīdī vairs tā neatbildētu, ka tā ir grūtākā lieta, bet tā noteikti bija kaut kādā sākuma posmā, varbūt tāda sāpīgākā lieta, jo tu nesaprati, kāpēc. Tu tā kā dari tās lietas no savas labākās sirdsapziņas. Un, tu neesi tajā industrijā ilgi un tu centies, bet dažreiz tās ziņas, kas nāca, vai tie komentāri, kas bija atstāti zem kaut kādām publikācijām, ir tīpaši, ja tu esi tāds jauns cilvēks iekšā. Es negribētu to saukt, ka es biju iekšā politikā, es biju iekšā projektā, kas ir saistīts ar politiku. Bet tāpat pret tevi izturās, tā kārtīgi, nežēlīgi dažreiz. Un it īpaši tādas nežēlīgas ziņas nāca no sievietēm. Un dažreiz, principā, ka tev vienmēr tas nekad nebija acīs skatoties. Tas vienmēr bija tā
acīs mēs esam draudzenes, acīs viss ir skaisti. Un pēc tam tu tikai uzzini vai no citiem, vai arī reāli tev pastkastītē iebirst tāds palaks, kurš vienkārši tevi noliek no gals līdz kājām. Un tad ja tu esi vēl maziņš, tad tev vienkārši tā, ka tu 2 dienas raud un nezini, kur likties. Bet tas noteikti norūda. Bet kā tu tiec galā ar negatīviem komentāriem, vārdiem uz tavu pusi? Jo nenoliedzami, un arī tu esi minējusi iepriekš intervijās, ka tev tētis arī teica, ka jo panākumiem bagātāk tu kļūsi, jo vairāk būs tie, kam būs kādas problēmas ar to. Bet es domāju, lai vai kā mēs to ar intelektu varam saprast, mēs jau esam cilvēki un kaut ko jau mēs sajūtam, un kā tu ar to tiec galā? Jā, man kaut kā īstenībā iesēdās tie tēta vārdi toreiz. Es precīzi atceros, kurā brīdī mēs braucam pa Brīvības ielu virzienā uz Alfu, mēs bijām mašīnā. Un tik ļoti man tā ir. Ielā, kurā tieši? Numuru nepateikšu, bet īsi pirms Alfas. Un es skatījos kaut kur uz māju augstajiem stāviem un tētis pateica šo frāzi, ka jo tev būs vairāk fanu, jo tev būs vairāk arī skauģu un nelabvēļu. Vai tu esi tam gatava? Un es padomāju par to un sapratu, ka, laikam citādāk, diemžēl, nevar. Un, kas man palīdz noteikti padalīties, ja es saņemu kaut ko tādu negatīvu, tagad īstenībā vairs tas man vispār neietekmē. Es dažreiz tikai izlasu, ja izlasu, tad drīzāk pasmejos. Varbūt, ja ir kaut kāds tāds zemāks dienas, un es to izlasu, un tas trāpa, tad man ir uz 10 minūtēm tāda. Kāpēc? Vai man tā tiešām ir, vai tiešām man ir tik, šķīps, žoklis un neglīts deguns, un es esmu resna, un visi. Tādas lietas drausmīgas tiešām. Drausmīgas lietas. Man vienkārši liekas, ka tas ir kaut kādu, tas ir, man liekas, diezgan skaidrs, ka tas nav saistīts ar tevi. Man liekas, to var redzēt kamerā. Bet vairāk par to, ka tas ir kaut kāds mērķēta vēlme radīt nepatīkams sajūtas. Jā, bet līdz ko tas nav, es neredzu sevi no malas, un mēs katrs sevi redzam citādāk, un mums visiem ir kompleksi kaut kādi, kas mums nepatīk līdz galam varbūt sevī. Un man arī ir bijis diezgan garš ceļš līdz tam brīdim, kamēr man ir vispār paticis tas, ko es redzu spogulī. Un līdz brīdim, kamēr es vispār esmu sākus pieņemt, ka jā, es esmu tāda un jā, man patīk. Un kad tev nav visu laiku kaut kāda konstanta vēlme kaut ko mainīt, vai arī man ir bijuši brīži, kad man absolūti ir iebjās tas, ko es redzu spogulī. Man absolūti ir iebjās viss, kā es izskatos, un tajā brīdī tādi vārdi tevi traumē. Jā, protams. Ļoti. Un tu vispār negribi tikties ar nevienu, jo tev liekas, ka viss ir briesmīgi. Un tas ir tik saprotams, man liekas, jau īpaši sievietēm, kur uz katru stūri tev atgādinās, kāpēc tu vēl neesi perfekts. Jā. Un tev vajadzēs tikai šo, un tad tu būsi perfektāks, un tad vēl kāds uzraksta, tas ir... tas jebkuru var ietekmēt. Jā, lūk, tā kā, ar to man nācās saskarties jebkurā gadījumā, un jā, dažreiz tas bija sāpīgāk ar šīm te mērķētajām ziņām, kas tev vēl pastiprināja. Īpaši, kā tad, kad tas cilvēciņš vēl veidojās tajā, sākuma posmā. Bet arī atkal, practice makes it perfect. Jo tu vairāk daboni tādus, sitienus varbūt, jo tu centies vienā brīdī pasargāties no jau tev uzaug kaut kāda āda. Un kas man palīdzēja, es par viņiem stāstīju no sākumā saviem tētim, vienmēr par katru no šādiem uzbrukumiem vai negatīviem komentāriem. Es pastāstīju, es teicu, man uzrakstīja tā un tā meitene. Viņa ir zināma sabiedrībā meitene, un viņa dara to, un es viņam parādu. Viņš vienmēr man tik ļoti jauki tā atbalstīja. Es parādīju tās ziņas, un viņš nevis teica, ka ārprāts tas ir absurds vai kaut tam līdzīgi. Viņš paskatījās un teica, ka toči, tas nav par tevi vispār. Tur ir cits problēmas. Bet cik labi, ka ir šāds atbalsts. Jā,
Man ārkārtīgi paveicies tādā ziņā. Es saku, man abi vecāki vienmēr bijuši ļoti tuvu un pilnīgi atšķirīgi un pilnīgi citādāk man atbalstījuši, bet arī šobrīd es neteiktu, ka man ir daudz draugu. Es drīzāk turu to savu emocionālo mani pašu ļoti šauru, bet šobrīd tas ir mans puisis, mans draugs, kuram es arī vienmēr izstāstu, principā, jebkuru savu emociju, kas manī notiek tajā brīdī, un ja esmu izlasījis to komentāru, un viņš man ir iešāvis kājā vai sirdī vai jebkur citur, tad es viņam izstāstu, un vienmēr tā viņa reakcija ir vai nu smieklīga, vai arī tāda, tā kā, cik tas ir absurdi, un par kaut ko citu uzreiz aizrunāties, ka man tas ļoti palīdz. Un tāda dalīšanās un nepaturēšana sevī ir tas, kas man šobrīd palīdz, ja man ir nācis kaut kāds aizvainojums. Bet par tavu Instagram runāt, zini, viņš ir tik perfekts, ka vai tev nav bail nedaudz, kad tu atkal, es nezinu, kā ir veidot tādu perfektu Instagram. Man liekas, tu arī zini, ka tava auditorija attiec uz to perfekto dzīvi. Es nezinu, ko vispār nozīmē vārds perfekts, bet tādu, kad es arī skatos, man ir tāds, wow, šeit viss ir kā pasakā, tā teikt. Un vai tev nav nedaudz bail kādreiz, nezinu, kad kaut ko tu ieliks un kāds nesapratīs? Katru reizi, kad es nospiežu publišu pogu, katru reizi man liekas, ka kāds kaut ko nesapratīs, katru reizi man liekas, ka kāds pārpratīs. Un arī tā ir tāda lieta, īstenībā viena no tādām nesenākajām mācībām, jo man vienmēr vajadzēja tādu tā kā apstiprinājumu, vai tas ir ok, ko es grasos publicēt. Un es bieži vien, tas varbūt nāca bišķiņ no ārlietu ministrijas, tāda traumiņa. Katram ir sava traumiņa mazā, un attiecīgi, es vienmēr sūtīju, ja man nebija blakus draugs vai kāda draudzene vai kāda kolēģi no labāk, tāda pazīstamāk no mārketinga pasaules, es bez maz vai reāli sūtīju kaut kāds outfit bildes un tā kā jautāju, vai šis ir ok, vai tā kā es drīkstu šo likt, un man cilvēki jautā, kas ir tas, kas tev tur neapmierina? Kas ir tas, par ko tu šaubies? Un man ir, es nezinu, varbūt man ir bišķītiņi, tur es nezinu, tur bišķi sašķiebies cēlis 5 centimetrus. Jo man ir nākušas tādas ziņas, tā kā tev ir šķībi ceļi. Bet kurš tā kā apstās un tāds, tie ceļi? Visi jau bildē, ok, bet ceļi. Izklausās absurdi, bet tiešām tad, kad tu publicē to saturu, un tad, kad tev vēl kāds iekomentē, man ir, ak, Dievs, kāds nepamanīja to, ka tiešām, man ir tur noslīdējis auskars mazlietiņ uz labo pusi vai kaut kas tam līdzīgs, un liekas, ak, Dievs, man jādzēš ārā, šis ir vienkārši nepieļaujami. Vai arī kaut kāda nospaķota brille, vai kaut kāda tāda detaļa, kas tajā brīdī, kad tu tā kā tiecies uz to pilnību un pamani tādu lietu, tas tev izsit. Un tev liekas, es neesmu pietiekoši labs, lai es to rādītu. Bet kādas? Nevis skatībā, es vienkārši kaut kad nesen, it īpaši ar kaut kādiem rīliem, ko tu laidi, kur ir arī voiceovers un tas message, un kur tu runā vēl, un kur tomēr spēlē vēl faktori. Intonācija, teksts, garums, viss vai nav pa garlaicīgi, vēl vizuālais, ko tu rādi tajā fonā, un man visu laiku gribējās, lai kāds to apstiprina. Varbūt es saku, tas ir no biroja, no ministrijas, ka tomēr mēs nevarējām laist tautās nevienu vēstuli vai dokumentu vai preses relīzi, kamēr tas nebija izgājis tos līmeņus. Un arī tā kā man nāca tas līdzi, bet kaut kādā brīdī, ja saku salīdzinoši nesen, es sapratu, ka tas ir mans konts un tas, kā es gribu to ziņojumu nodot, vislabāk to izvērtēs tieši viens cilvēks, kas esmu es. Un man ir jāpaņem tā atbildība vienreiz uz sevi, nevis jānobeļ viņu uz citiem. Tā ir. Jo pirms tam arī tā bija, es it kā parādīju draugam, viņš viss ok, laid vaļā. Es domāju, ok, steigā. Pēc tam es pati pamanu, man liekas, kāpēc man nepateici, kā tu varēji apstiprināt kaut ko tādu, it kā viņš būtu kaut kāds augstāk stāvošs menedžeris šajā kontā. Tas saprot, kādām tiesībām es vispār tā kā kādam jautāju, tas ir mans pienākums, man atbildība, un man par to ir jānes viss. Tās bija kaut kādas izmaiņas, ar ko es saskāros. Bet tā ir ļoti spēcīga realizēšanā. Tas būtu izpratne. Jo
man liekas, ka mums daudziem ir tas perfekcionisms aiznest tajā līmenī, ka tu neusticies arī sev. Jo kurš tad būs tas pēdējais gala vārds, kuram es uzticēšos? Bet kādas ir tās attiecības ar bailēm? Kā es minēju pirmīt, man ir bail bijis uz katra solīša, ko es daru. Tikai ar laiku es esmu iemācījusies ar vien pārliecinošāk neļaut to manīt apkārtējiem. Un arī pati sev dažreiz iekāpjot kaut kādā tādā varbūt publiskajā lomā vai tādā sabiedriskajā patrīcijā, jo tā ir viena, kas sēž un runājās, kas nav tā, ka tas ir atrauc no manas tādas kaut kādas dvēseliskās būtības un patiesības. Tā esmu es. Vienkārši tad, kad es esmu mājās, tad es esmu tā mazāk kautrīgā, bailīgā, nenormāla, emocionālā, pārlieku jūtīgā meitene. Jo man var ietekmēt tie tuvākie, kas ir burtiski tā kā 4 cilvēki. Viņu tonis, viņu vārdi, viņu mazākās rīcības man var ietekmēt ļoti, 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 ļoti. Tā, ka līdz pēdējam. Un izlaisīt absolūti kaut kādu lavīnu, nezinu, no kurienes. Tad atkal, kad es tomēr eju sabiedrībā un zinu, ka cilvēki mani klausās vai uz mani skatās, man kaut kas ir jāuzvelk, es nevaru tik kaili iet ārā. Tas tāpat kā drēbes, mēs tomēr kaut ko uzvelkam, apavus uzvelkam, ka mēs ejam pa ielu, pa asfaltu vai jaku vai kaut ko tam līdzīgi. Tomēr tev ir jāuzvelk tā kā tas savs bruņu tērps, un tad tu dodies, un tas bruņu tērps, zem kura ir tās bailes, bet tas bruņu tērps ar katru reizi, kad tu izej ārā, savācies, viņš top ar vien labāks, gudrāks, polsterētāks no visādām pusītēm. Jo tu katrā situācijā, katru cilvēciņu, ko tu satiecies, katru projektu, ko tu ņem, tu bišķiņ kaut ko sevi updateto. Bišķiņ kaut kāds jauns tev ir tāds uzreiz čautne un prizma no tā, ka tu zini, ok, es paredzu jau jaunus riskus, kā varētu gadīties citās situācijās. Man ir jau pieredze, kā vajadzētu rīkoties ar cilvēkiem no tādas sfēras. Es zinu, kā rīkoties tādā sarunas gadījumā. Es zinu, kā panākt savu tādā situācijā. Kas pirmīt loģiski, man ir 25 gadi, es nezināju, kā ar šādām situācijām dīlot un saskarties, bet ar katru reizi tu iemācies to darīt ar vien labāk. Tā teikt, uzskačāt to drosmi. Jā, gan to drosmes muskulīti, precīzi. Bet tad par šo runājot, vai ir kaut kāds stāsts, kur tu varbūt esi tieši saņēmusies drosmīgu rīcību, bet beigās tas varbūt nav beidzies tā, kā tu būtu vēlējusies? Jā, īstenībā laikam es zinu, ka podkāsts sauc drosmi kļūdīties, bet es tieši domāju par šo kļūdu konceptu kā tādu. Un vai vispār tāds ir, vai ne? Vai vispār tāds ir, un es sapratu vismaz šajā dzīves brīdī, un cerams, ka tā arī paliks, man nešķiet, ka vispār var būt tāda lieta kā kļūdas, jo vai nu tu kaut ko iemācies, vai nu tu uzvari. Un tu tāpatās uzvari, jo dažreiz tā mācība ir daudz vērtīgāka. Un es kaut kā sapratu, ka man skolā bija absolūts teicamnieces sindroms. Man vajadzēja visu laiku būt tai labākajai ar tām labākajām atzīmēm, to visu labāk, un es nedabūju to labāko, tad man likās, ka esmu mazvērtīga. Jā, to visu es zinu. Un kontroldarbā var būt kļūda. Var būt kļūda kaut kādā rāmī, ja tu strādā pēc kādiem noteikumiem. Varbūt kļūda dejošanā, ka tu nenostiep to pirkgalu vai sajauti soļus. Jā, tā ir kļūda, ja tu darbojies kaut kāda rāmja ietveros vai kaut kādu noteikumu ietveros. Bet ja mēs skatāmies uz dzīvi, tad tu raksti noteikumus pats, tu raksti scenāriju pats. Tāpēc, ka nav divu vienādu dzīves scenāriju. Jebkurā gadījumā nav. Nekādīgi nav. Jā. Un attiecīgi, tad arī nevar būt kļūdas pēc būtības. Tāpēc, ka katra no šīm te
dzīves pieredzēm tev kaut ko dāvā, un kaut kādu mācību tu gūsti, un kaut kādas jaunas durvis tev paver tās iepriekšējās, kas aizvērās varbūt. Tāpēc tādas īstenībā situācijas, ka es nožēlotu, ir principā droši vien kaut kādos kontroldarbos, eksāmenos, ka es neesmu varbūt veltījusi laiku pietiekoši kaut kā, bet es zinu, ka tās kļūdas mēs pieļaujam, ja mēs arī darbojamies kaut kādā rāmja ietvaros. Tāpēc, ka mēs neveltījām pietiekoši daudz laika, lai sagatavotos. Tā ir vienīgais iemesls, kāpēc man kaut kas nav sanācis, tāpēc, ka es neesmu to novērtējis pietiekoši augstu savā prioritāšu sarakstiņā. Un tad, jā, tad tās ir vienīgās kļūdas. Bet citādāk viss ir bijis par šo labi. tēmu. Es esmu pakonsultējusies ar tavu bijušo Instagram menedžeri, jeb tavu draugu. Jā, es klausos. Un es viņam uzdevu pāris jautājumus par šo tēmu. Un es viņam pajautāju, kādas ir tavuprāt Patrīcijas attiecības ar bailēm? Un tu neticēsi, bet jūsu atbildes ir diezgan līdzīgas. Viņš teica, ka kā jau visiem cilvēkiem Patrīcijai ir baila, bet viņa to neizrādīs. Un kas ir daudz stiprāks nekā bailes, ir tas, ka viņa ir ļoti spītīga. Lai vai cik bailīgi kaut kas liktos, viņa tiks tām bailēm pāri, lai panāktu savu. Un es papildinot viņam arī pajautāju par arī kādu šādu atgadījumu, vai ir kāda tāda lieta, kur tu esi saņēmusies, bet tomēr ir bijusi tā kļūda. Tu būsi šokā. Arī šeit jums sakrita ar to, ka... bet vairāk no tādas perspektīvas viņš teica, ka Patrīcijai nekad nav gadījies tā, ka viņa kaut ko drosmīgi izdara, un tas neiznāk, kā bija iecerēts. Un kad tu vienmēr panāci iecerēto mērķi, bet viņš gribēja pieminēt stāstu par to mežģīnu kleitu Parīzē, ka tas ir bijis, kur nav izdevies kā plānots, bet ir izdevies vēl labāk. Un varbūt tu īsumā var ieskicēt par šo. Ir arī, protams, pieejams Instagramā redzamais stāsts, bet, ja tev būtu īsumā jāizstāsta, kā tu šo stāstīt, jo tas arī ir, man liekas, tāds drosmes stāsts, kur ja tā padomā, ja tu nebūtu riskējusi ar to, ka tu varētu kļūdīties, tas nebūtu nemaz izdevies. Tas man pilnīgi pārskaies kudriņas, tāpēc, ka tas bija, tas tajā brīdī likās vienkārši šausmīgi, jo, attiecīgi, īsumā mēs bijām Parīzes modes nedēļā, mēs ar kolēģiem, kas bija tādi jauni, citādāki veidi kolēģi, un tas bija īsi varbūt pēc tam, kad es biju aizgājis no darba, tad stilists, fotogrāfs, un mēs devāmies uz street style pirms Dior modes skates. Pirmīt bijām sajaukuši lokācijas, jo domājam, ka notiks turpat, kur katru gadu. Es vispār nekad nebiju tur bijusi, es nezināju, kur mēs dodamies, kur mums vispār ir jādodās. Man aizved uz vienu lokāciju, mēs saprotam, ka tur nebūs. Un pirms tam no rīta bija cita fotosesija, man bija pilnīgi cits tērps, un, attiecīgi, Dioram bija paredzēts cits tērps. Vienmēr sakot, mēs visu kavējam. Mēs ierodamies pareizajā lokācijā, paldies Dievam. Es saprotu, street styles jau iet tā kā uz izskaņu, vai nu mēs fiks pārģērbamies pie tām miskastēm blakus Šķērsieliņā, vai nu mēs neejam. Labākā vieta, kur pārģērbt. Jā, tieši tā, kā viss arī notiek, tieši tā, kā Instagramā tiek reprezentēts. Lūk, attiecīgi es domāju, labi, ārā ir augsts, ārā smidzina mazlietiņ, laiks ir tāds ļoti piemērots luksus fotosesijai, bet, labi, katrā ziņā es velku nost savu tērpu un domāju, es uzvelkuši tagad savu topu kaut kā mēģināšu, lai fotogrāfs patur žaketi. Man bija paredzēts tops, pa virsu caurspīdīga šī mežģeņa kleita, augstspēžu kurpes un žakete. Un es saprotu, ka es velku ārā to visu ietērpu, un es saprotu, ka žaketes nav. Nekas, būs augsti, iešu vienkārši topā un mežģeņa kleitā. Un tikai tad es saprotu, ka tops bija žaketes kabatā. Tā, lai neko neaizmirst. Jā. Un es saprotu, ka tas iepriekšējais outfits vispār neatbilst. Nav jēgas ar viņu iet. Un atkal tā mežģeņa kleita, baigi labi būtu, bet apakšā nekā nav. Tās ir mežģīnas. Un es saprotu, ka būs tā, ka vai es iešu
varbūt man paveiksies un kaut kā tās mežģīnas pieseks visu, tā kaut kā eleganti, bet maz ticams, jo tomēr tu kusties. Un neveiksmīgākajā gadījumā, iedomājies to tā kā manu iekšējo vērtību skalu, ka tu esi tikko aizgājis no diplomātiskā sektora. Un tagad grasties iziet Parīzes ielās, kurās ir nevis visās ielās, bet vietā, kur tu redzi jau ar savām acīm no tās šķērsēliņas raugoties, ka tur ir 200 plus fotogrāfi. Tev nav ne mazākās sajēgas, no kādas preses viņi ir. Un tu grasies iziet tur, principā, kails. Normāli, kā jau mēs parasti. Un tad tu domā, tā kā, ko darīt tagad? Un plusā vēl ir tas laika spiediens diezgan liels, tā kā pieņem lēmumu, vai tu ies, vai tu neies. Un neko, un es arī domāju vēl, ko man draugs domās par to, ka es tagad aizbraucu uz Parīzi un eju vienkārši plika pretī fotogrāfiem. Es paņēmu to risku un sapratu, kā būs, tā būs. Kleita ir skaista, man vajag bildes, ejam. Un viss sakrita, protams, tad, kad es izgāju, pagriezos no tās šķērslēliņas, uzreiz bija tā kā fotografu zipšņi, tā, ka es vēl centos no sākuma kaut ko piesakties, bet tajā brīdī, kad es sapratu, ka man fočē tā kā no visiem leņķiem. Es sapratu, ka tam ir maza jēga, kaut ko mēģināt noslēpt. Plus izskatās tīzli. Ka, lūdzu, te es esmu, tāda, kāda es esmu. Un beigās neviens pat no sākuma īstenībā nebija pamanījis, ka man nekas nebija apakšā. Tāpēc, ka tik perfekti kaut kā tā mežģīņa nosedza tā forši, un tie zipšņi bija tik daudz tieši šī te efekta dēļ, ka bija tas tāds nenolasāms varbūt līdz galam, vai tev ir kaut kas apakšā, nav kaut kas tas noslēpumainais. Plusā nākamajā dienā pēkšņi iznāk Saint Laurent modes skata, kurā visas slavenības ir tērptas mežģīnēs. Būtībā no tevis to nošpikoja. Un man sūta Instagramā meitenes, pasties, tur Zoe Kravitz ir tieši tādā pašā kleitā, kā tu, vienkārši viņai ir īsāka. Un pasties, viņai ir melnas mežģīnas, un viņai un viss augstākā līmeņa modes dāmas un slavenības no Amerikas sēž pirmajā rindā mežģīnēs bez nekā apakšā. Un visiem ir tas, wow, kā tu nolasīji. Zini, kā es tur lasīju, kā es tur tā lasīju. Man nebija ne jausmas par neko tādu. Vienkārši sakrita. Wow. Un, tas bija lieliski. Tur bija bildes dažādos portālos, daudzi video. Un ar mani nofotografējās Parīzes policisti, kas man likās, kāpēc un kas notiek. Un, man beigās nogāja ar to ielu, un tur viss bija nobloķējuši tie policisti, un viņi nelaida iekšā mašīnas, jo tā bija gājēja iela. Un viņi man paši pajautāja, kā mēs varam ar tevi bildi, un uzreiz, protams, vēl kaut kāda presa pieslēdzās klāt. Un tas viss izvērtās daudz labāk, protams, nekā man likās, jo man likās, ka būs briesmīgi, bet jā. Bet lieliski. Tad uz šīs nots mums ir tāda spēle, kas saucās When Life Gives You Lemons. Šeit ir, tu izvilksi vienu lapiņu, kur ir tāda kā scenārijs, kur tipiski domā, ka tas ir kā kļūda notikusi. Un tavs uzdevums būs izdomāt, kā tas patiesībā ir laba lieta. Ļoti forši. Man ļoti patīk. Skārtīgi apmaisīšu. Ja tagad pēc, man liekas, šāda drosmes stāsta, tur ir skaidrs, ka tu no jebkuras situācijas uzbursi jaunu kampaņu kādai labai situācijai. Bet tāda ir dzīve, man liekas. Tu vienkārši ar laiku iemācies no tādām visādām situācijām izlobīt sev kaut ko labu un izdevīgu, un jo tu ātrāk iemācies, jo tev labāk klājās. Man tā liekas. Tev ir uzdots novadīt lielu pasākumu. Tu izej uz skatuves un saproti, ka neko no sakāmā pēkšņi vairs neatceries. Tā ir bijis. Tā ir bijis. Un tajā brīdī īstenībā man arī bieži vien es nemācēju sākt runas kaut kādos pasākumos, kur man bija jāsaka. Un man tēvs vienmēr teica, ka ir jāsāk ar kaut ko tādu, ar ko uzreiz var asociēties
klausītājs. Kaut kas, kas ir bijis vai iepriekšējiem runātājiem, vai kaut kas tāds smieklīgs, kas ir noticis šīs konferences vai pasākuma sākumā. Es domāju, ka es atzītos no sākuma pateikt, ka man ir baigais stress, neko neatceros, bet varbūt arī es to nedarītu. Nē, es to nedarītu. Sorry, es to nedarītu. Vairs es to nedarītu, varbūt es tā darītu agrāk, bet es censtos atrast kaut ko, pie kā piesieties un kas man ir aizķēris acī, kāpēc es varbūt neatceros šīs lietas. Un runāt par to, kas tikko notika, vai kādu cilvēku, ko es pazīstu, vai kādu atgadījumu, kas man gadījās ceļā uz šejieni. Un kaut ko, ar ko varētu rezonēties kāds no maniem klausītājiem. Un tad droši vien mēģināt tomēr atsvaidzināt sevī kādas domas, lēnām sevi iesildīt tam, par ko ir šis te pasākums. Un ja tas pasākums ir lielākoties viņš ir par tiem cilvēkiem, kas tur ir sanākuši kopā, vai par to zīmolu, kurš viņus ir uzaicinājis, gan jau, ka mēs kaut kā atrastu lietas, kas rezonē, un mēs varētu par viņām lēnām sākt runāt un pļāpāt. Ļoti labs padoms. Tad par tiem klausītājiem, kam rezonē tas, ko tu saki, pēdējais lūgums, vai tu varētu iedot kādu padomu kādam, kurš šobrīd ir lielas, tādas drosmīgas izvēles priekšā, bet vēl nespēj saņemties to drosmi? Pat ja ir bail, dari. Es zinu, kas klausās banāli un vienkārši, bet kad tad, ja ne tagad, jo es arī sapratu nesen, ka tik daudz laika, kā mums ir dots šajā sekundē, tieši šajā konkrētā sekundē, mums vairs nebūs nekad. Jo, ja mēs skatāmies arī tādā it kā varbūt plašākā jēdzienā, ka topot vecākiem un pieaugušākiem un lēnām tev nāk ģimenes dzīve un darba pienākumi un tu paliec atbildīgāks un arī sāc rūpēties par cilvēkiem, kas ir tavā ģimenē arvien vairāk, tev nāk tā atbildības nasta, tev jebkurā gadījumā dzīvē būs tikai vairāk un vairāk no ārējiem apstākļiem. Bet ja mēs skatāmies arī tādā super mazā mērogā fiziski, šajā sekundē līdz tam brīdim, kad tu būsi zem zemes, ir visgarākais laiks, kāds jebkad citreiz vēl būs. Tieši tagad tev ir visvairāk laika. Tāpēc man nav laika, nav attaisnojums. Ja tu gribi, tad dari tagad, jo tik daudz laika, kā tagad, tev nebūs vairs nekad. Tālūk, klausītāji, skatītāji, nekad tev vairs nebūs tik daudz laika kā tagad, tāpēc jādara. Bet paldies tev, Patricija, ļoti, ļoti novērtējam tavus padomus un stāstus. Paldies jums, klausītāji, ka noklausījāties tik tālu. Paldies, Eliport, par telpām un tiekamies nākamajā epizodē.